biedre Ingrīda ir tā, kas vada informācijas centru. Tad arī viņa šeit šī mājā esot, apkopo jaunumus, atspoguļo notikumus, ja, un tad arī ļoti svarīgs kalpojums, ko jūs īstenībā arī kopā veicat, varbūt pat atsevišķi, bet paldies par šo iesaistīšanos baznīcas misijā. Un tagad Svētās ģimenes māja. Kristus ir augšām cēlies. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā, dažādu vecumu cilvēkus. Kā vienmēr alfa ir pilna, es šajā alfā kaut kā mazāk piedalījos, bet man nepārsteidz tas, ka atkal zāle ir pilna un vienmēr ir pilna. Es nezinu, kā mums tas izdodās, bet tas ir brīnišķīgi. Cik jūs bijāt alfā? Jūs pati? Nu jā, es arī pirms vairākiem gadiem atnācu uz šo draudzi, lai gan šī ir mana draudze jau gandrīz kopš dzimšanas, un te ir Kristīna arī mani krustbērni. Atnācu pirms vairākiem gadiem ar domu iesvētīties, un tā arī paliku šeit kalpot, un, protams, ļoti priecājos, ka uzsākās tāds jauks projekts Svētās ģimenes māja. Nu, būtībā bija tā, kad bija vēlme attīstīt arī kādus sociāli pastorālus projektus pie katoļu baznīcas, un mēs meklējām telpas, un bija pilnīgi cita izvēle īstenībā, un pēkšņi mūsu darba grupiņai pulcējoties atskanēja zvans, un tas, protams, ir priesteris Andris, kurš teica, ziniet, jūs aizmirstiet tās citas vietas, es zinu, kur tas būs. Un tad, kad es atnācu uz tikšanos, lai apskatītos, kur tad ir šī skaistā vieta, tad priesteris Andris mani aizveda te pāri ielai, Klosteru ielā 5 un 7, kur jau 8 gadus bija pilnīgi tukšas, pamestas telpas, bez komunikācijām, bez elektrības, bez logiem. Būtībā tas bija īsts grausts, kurš bija pilns ar drazām un teica, mēs ģimenes māju veidosim šeit. Es nebiju bijusi pirms tam baznīcas projektos nekad iesaistījusies, man likās šausmas. Es agrāk, man arī tagad strādāju pašvaldībā un zinu, cik viss ir dārgi un cik grūti dabūt līdzekļus un cik sarežģīti tas viss ir. Es domāju, nē, naudas nav, baznīcē taču naudas nav, kā mēs to izdarīsim, cilvēku nav. Bet kaut kā tas viss, acīm redzot, tas bija tāds nopietnas Dieva plāns. Un es zinu, ka jūs vairāk esat arī bijuši ekskursijā Svētās ģimenes mājā. Tas ir tepat, kurš vēl ir bijis. Gaidām jūs ciemos. Pirms 2 gadiem tātad centrs tika iesvētīts. Tāds brīnišķīgs nosaukums Svētās ģimenes māja. Jo pašā sākumā jau mēs gribējām tur darboties, lai atbalstītu ģimenes. Bet, protams, tas gāja tālāk un tas attīstījās arī kā sociāls pakalpojums, jo centrs ir arī jāuztur, vajadzīgi dažādi maksājumi un tā tālāk. Bet kāpēc mani uzaicināja šodien šeit runāt? Par dažādiem kalpošanas veidiem. Paldies Aleksandram, viņš arī mani tur tā iesaistīja lasījumos. Pateicoties priesterim. Jā, tas bija tiešām brīnišķīgi. Arī man dīma kājas, lai gan es esmu diezgan daudz uzstājusies un runājusi, bet bija tiešām liels uztraukums. Lūk, ko tad var darīt Svētās ģimenes mājā ik viens no jums vai kāds no jūsu draugiem, radiniekiem, paziņām? Jāsaka, arī pirms 2,5 alfām 3 meitenes atnāca pie manis, kad centrs atvērās un teica, mēs gribam kaut ko darīt. Es teicu, zināt, mums pulciņi būs, mums te būs dažādas nodarbības, jūs taču esat cilvēki ar izglītību un gribat darboties. Viņas ir šeit, jā? Viena šeit. Paceļ roku, kura tā bija? Paceļ roku, kuras tās bija? Visā tā gadījumā... Jā. Jā, tā tu apliecinās, ka es neesmu neko pielikus no sevis. Un tas man bija pārsteigums, jo, godīgi sakot, es esmu strādājis tikai vietās, kur cilvēki nāk un strādā par maksu, kā darbā, alga. Bet šeit atnāk meitenes ar izglītību, pēc tam vienīgi ir pedagogs un ļoti labs pedagogs. Un viņas draudzenes un saka, zināt, mēs kaut ko gribam darīt. Es saku, lūdzu, jūs esat pedagogi, vadat tādas nodarbības, tādas.
Nē, mēs gribam tīrīt. Un tā izveidojās tāda brīnišķīga tīrītāju brigāde, kas, sākumā gan bija drusku biežāk, bet, tā kā centrā jau arī pamazām ir darbinieki parādījušies, tagad 2 reizes mēnesī šī meiteņu komanda nāk uz centru un tādu ģenerālu tīrīšanu veids. Sākot ar tādiem vienkāršākajiem darbiņiem kā tīrīšana, mēs labprāt redzētu vēl vairākas tīrītāju brigādes, un ne tikai mēs, bet droši vien arī Māris būtu ļoti priecīgs. Mums, piemēram, Liepas zāle ļoti ilgojās pēc kādas tīrītāju un tādas atbildīgo brigādes arī draudzēm. Tāpat tās var būt arī tādas pavisam vienkāršas lietas kā dežūras. Kā dežūras ir tīpaši, kad pie mums notiek lielie pasākumi. Kādi būs lielākie pasākumi tuvākajā laikā, kur visus aicinu droši rakstīt uz e-pastiņu ģimenesmāja@gmail.com. Tas būs tātad muzeju nakts pasākums 20. maijā, kur ļoti vajadzīgi dežuranti, un ne tikai pie mums ģimenes mājā, bet arī baznīca ir iesaistījusies, tātad būs atvērta ar dažādām aktivitātēm muzeju naktī. Un arī baznīcu naktī, tas ir 3. jūnijas. Ļoti, ļoti vajadzīgi dežuranti, un arī, ja tie, kuriem patīk iejusties gida lomā, mēs arī labprāt apmācītu un varētu vadīt arī ekskursijas šajās naktīs. Protams, ka tās ir dažādas konferences un semināri, droši piesakaties. Mēs, protams, arī sociālajos tīklos, mājaslapā arī aicināsim pieteikties to darīt. Tāpat noteikti katram no jums ir kāds talants, kāda jauka pieredze, ko labprāt iespējams jūs varētu uzticēt arī mūsu centra un arī draudzes cilvēkiem, kā piemēram dažādas lekcijas, jūsu profesionālās darbības. Mums, piemēram, mūsu draudzes dakteri nāk un lasa lekcijas, dažādi putnu speciālisti, vēsturnieki un tā tālāk. Noteikti arī jums ir kāda pieredze, jo pie mums darbojas gan ģimeņu klubiņš, gan senioru klubiņš, kur var nākt un darboties un gūt prieku gan priekš sevis, gan arī citiem to dot. Dažādi rokdarbi, pulciņi, vingrošanas, dejas, māmiņu un bērnu. Piemēram, mūsu sapnis ir, mums ir grūtnieceņu vingrošana un mums ir vingrošana māmiņām un bērniem 2 reizes mēnesī. Brīnišķīga vecmāte Vaiva Stikute, mūsu arī draudzes locekle vada šīs nodarbības, bet mūsu sapnis ir, ja kāds varētu vadīt tēviem un bērniem vingrošanas vai dejas. Kāpēc ir māmiņām? Māmiņām notiek. Māmiņām jau notiek. Māmiņām. Lūdzu, vecmāmiņām arī brīnišķīga ideja. Redzat, jūs jau sapratāt, par ko iet runa. Tātad, nākamais, jā, jums interesē mūsu aktivitātes, tad pie baznīcas pašā priekšpusē ir tādas lapiņas un arī internetā var izlasīt, kur ir visas mūsu aktivitātes. Un redz, kur ir Rudīta pamāja. Rudīta arī mums ir cilvēks, kas ir atnācis no Alpas un praktiski brīvprātīgi vada 2 grupiņas pie mums, kurās dienās Rudīta ir tavas dienas. Trešdien 2 un 3 2, tātad gan vecmāmiņu, gan dažādu vecumu cilvēku vingrošanas. Tā kā droši var nākt pie Rudītas. Paldies! Man tie pierakstīts diezgan gari, bet es saprotu, ka tik ilgi gari nevar runāt, jo diplomi, vai ne? Bet ko es gribu vēl aicināt? Es ļoti, ļoti gaidu cilvēkus, kuri grib arī piedalīties dažādos projektu konkursos, vienkārši rakstot projektus un viņus īstenojot. Kā piemēram, mēs gribam draudzēties un jau draudzējamies ar bērnu namu. Regulāri organizējam arī dažādu auģu ģimeņu pasākumu, auģu ģimeņu kustības veicināšanai. Tad ļoti, ļoti svarīgi, kas burtiski pirms pāris dienām ir atnākusi viena brīnišķīga žurnāliste Saiva. Viņa vēlas organizēt grupiņu un vadīt šo grupiņu, un arī ir atradusi dakterīti, kas apmācītu cilvēkus, kuri varētu kalpot onkoloģijas slimnīcā. Vienkārši iet, paturēt roku kaut vai 1 reizi mēnesī.
un daudzas citas aktivitātes. Tā kā lūdzu sekojiet mūsu mājas lapai un mūsu arī sociālajiem tīkliem, laipni aicināt piedalīties. Paldies! Es tikai gribēju piebilst, ka šī māja, kā draudzes māja, ir māja, ko grib īstenot to baznīcas modeli, ko Jāzeps sacīja. Mēs jūtamies labi, mēs svinām, mēs esam sadraudzībā, maizes laušanā. Pirmkārt, kā draudzes locekļi, jūs esat aicināti tur nākt, ne tikai varbūt iesaistīties, ne tikai arī kalpot, bet pateikties, priecāties, svinēt tautas kristības, redzēt tikko arī uz galdiem, kaļķu vārtu, tāds dāvinājums, ko jūs baudiet, arī kāzinieki, kas pirms jums šeit bija ģimenes mājā, tad ļoti daudz cilvēki nāk un izmanto. Vakar bija tāda grupa Kalnā, kur ne tikai jaunieši, bet jau, kas bija Kalnā, ir kāds šeit no Kalnā pārstāvi? Nav viens? Jā, bija. Nebija taču slikti vakardien, ja? Un tad ir dažādas veidi, kā arī to darīt. Mums tiešām ir ļoti plašas iespējas, ieskaitot biljardu. Jā, tepat baznīcas pagrabos. Es jūs tagad nestāstīšu, bet man ļoti patīk, tā kā Ines sacīja, ne tikai mēs ejam, lai ņemtu, bet mēs katrs varam arī padalīties ar tām prasmēm. Es ļoti pateicos par šo tādu brīnišķīgo konceptu, arī, ko jūs sniedzat, ka mēs savus talantus liekam lietā, iepriecinam, un tāda jau ir baznīca. Tagad, tā kā nav palicis pārāk daudz, skatos šeit vēl kādu maperīnu. Varbūt pirms kā Teodors runā, es vēl iedošu vārdu Dignai. Viņa ir mūsu draudzes ēdelniece. Viņa kalpoja. Es gribu pateikt par muzikālo kalpošanu. Pastāstu visas iespējas. Jā, Kristus augšām cēlies. Kalpoju Magdalēnas draudzē šogad jau 20 gadi. Priecājamies par jauniem dziedātājiem. Ja kāds arī brauc, teiksim, uz mājām uz Latgali bieži, tad var kaut kā periodiski pievienoties koriem. Vest bērnus. Tagad būs tuvākais ir māmiņu dienas koncerts, kad, ja bērni iet uz mūzikas skolu, var atvest, sagatavot kaut kādu priekšnesumu un tad piedalīties draudzes bērnu koncertā. Ja kāds spēlē kādu instrumentu vai, piemēram, varbūt ir nodziedāt psalmu, tad vienmēr ļoti gaidīsim. Kad jūs mēģiniet parasti, tad svētdien? Standarts ir svētdien 9 līdz 12:00. Pusdienas. Ja nāks svētdien, jā, stipri ilgāk. Paldies par dziedāšanu Alfas kursā, lai visiem skaista diena. Kas jums tur vēl ir? Jums ir ievērojami komponents, raksturojot mūziku? Mums dzied, jā, Rihards Dobra pie mums dzied, mēs misē ļoti tieši dziedam viņa mūziku. Arī nāk pie mums dziedāt, spēlēt arī meitnes, kas spēlē operā, bijumnieces, altisti, kontrabasisti, jā, kas iesaistās, kas ir ikdienā aizņemti ļoti, bet viņi iesaistās uz svētkiem, labprāt nāk flautisti, Indris, obojas šodien bija, kas labprāt vienkārši ar saviem talantiem kupina dievkalpojumu. Tā. Jānis Kurševs. Un mājas galā ir ļoti skaista lūkšanas vieta. Mani sauc Augis, es koordinēju grafiku adorācijas kapelā. Adorācijas kapelē ir vieta, kur ir izstādīts vissvētākais sakraments, un var nākt palūgties klusumā, jebkurā dienas laikā. Arī naktī? Kas? Arī naktī. Arī naktī, jā. Cenšamies uzturēt arī naktī. Nevienmēr tas sanāk atvērtu uzturēt, tāpēc arī vajadzīgi cilvēki, kas var veltīt kādu dienu, kādu stundu, vienreiz nedēļā vai 2 stundas mēnesī, vai kad grib palūgties un zina, ka viņš grib palūgties nākamnedēļ, teiksim, piekdienu, var sazvanīties ar mani, paskatīties grafiku un pieteikties tieši brīvajā laikā, kad ir vajadzīgi dažādi. Paldies!
ļoti skaista kalpošana. Jūs ziniet, kā arī mūsu baznīcā ir atvērtas durvis no 6 rītā līdz praktiski 9 vakarā, un tikai tāpēc, ka cilvēki arī dežūrē ir klātesoši, ir pieejami, un arī šī kapela, kur Dieva godināšana nepārtraukta 24 stundas, un šī kapela tātad ir tā kā mūsu visu Vecrīgas baznīcu kopējā rūpe, svētības un arī žēlastības vieta. Tad var atrast mājaslapā ar informāciju, pierakstīties. Ja mēs gribam tādā aukunga tuvībā, Jāzeps, es domāju, varētu veselu lekciju par to nolasīt, cik tas ir nozīmīgi un svarīgi, jo viņš dzīvo adorācijas kapelē šī pusē, viņam tādas durtiņas, viņš iziet ārā tur un palūdzās. Un tāpēc viņš vienmēr tik labi runā, un es par to viņam pateicu. Es ka viena skaista iniciatīva, ja var īsi informēt Teodoru, kas jau tapusi tepat Alfas kursa laikā. Varbūt pēc tam var individuāli satikt tie, kas būtu ieinteresēti dažos vārdos. Jā, mans vārds ir Teodors. Un, jā, tas, varētu teikt, man šī te ideja radās, ne jau praktiski jau pirms Alfas kursa, bet gribu aizbraukt svētceļojumā uz Lurdu, pie Lurdas Dievmātes. Un tā kā mūsu tās lielākās turismu firmas praktiski neko tam līdzīgi nepiedāvāja, tad, laikam jau tas arī bija tāds Dieva plāns, kad meklēju un atradu cilvēkus, kas var to izdarīt, var norganizēt, un atradu tādu firmu Mundus Travels, un šīs te firmas, kā saka, direktoru, un ar viņu palīdzību mēs arī izveidojām šo te tādu ceļojumu plānu. Viņš saucās ceļojums pie Lurdas Dievmātes, pa ceļam arī tiek apskatīta Parīze un Haute-Combe Sabatija, tā ir Francijā. Tas ir mūsu svētceļojums. Tas ir praktiski pirmo reizi tiek prezentēts, jo vakarā tapa tas galīgais variants. Ceļojums ir paredzēts 13 dienām. Tā orientējoša summa 627 eiro varētu būt. Un te mums, vienam cilvēkam. Un tad lūgums, protams, kā saka, arī palīdzību mūsu draudzes prāvestam. Noteikti gribētos, lai arī būtu, kā saka, priesteris šajā ceļojumā, jo tur būs iespējams vairākās katedrālēs arī dievkalpojumu noturēt. Tā kā viss, kam ir interese, man te ir daži tie, kā saka, tie ceļojuma apraksti. Es domāju, ka es atstāšu, un tur arī ir koordināts, ar ko var arī es savu telefonu numuru un e-pastu uzrakstīt, un arī var griezties arī pie šīs te turisma firmas Mundus Travels. Ceļojums būs no 22. septembra līdz 3. oktobrim. Tas ir tas laiks, kad Eiropā ir beigusies turisma sezona, kad arī visas naktsmītnes ir lētākas. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, neviena nakšņošana, protams, nebūs autobusā. Viss būs, kā saka, viesnīcās vai varbūt tās kādā klosterī. Tā kā visi, kam ir intereses, lai aicināti, jo, ceru, ka būs labi. Jā, ka brauks. Es vēl gribu pateikties Teodoram un darbiniekiem, jo mēs arī uzsākām tādu projektu. Jūs zināt, ka mēs strādājam pie baznīcas zvaniem, bet lai baznīcas zvani zvanītu, bija vajadzīga elektrība, apgaismojums, bija vajadzīgs daudz cits lietas, un tad tieši Teodors ar saviem darbiniekiem uzņemās šo pozīciju tik nozīmīgo. Paldies! Vēl kāds gribēja? Cilvēkus, kas? Ojās neko neorganizē. Organizēja Svētā Magdalēna, Dievs tas kungs un mūsu mīļotais prāvests īstenībā. Mēs tikai, kā saka, piespēlējam to
Nu jā, 14. maijā ir mācu diena, un tad mums sanāk taisnīgi gads. Prāvis teica, ka grupu kaut kā jānosauc, un mēs izdomājam, ka grupu varētu saukt par Magdalēnas Zakapi, Svētās Magdalēnas Zakapi, tā ir vienīgā grupa visumā. Tā kā jums ir iespējas... Ko jūs darāt? Jā, ko mēs darām? Mēs mēģinām iepazīties un zināt, kā kuru sauc, kurš ar ko nodarbojās. Teiksim, mūsu grupā ir policisti, mums ir 2 juristi, mums ir grāmatvedi, mums ir matemātikas skolotāji, mums ir, neiedomājums tas, tur visi neiespējamie mediķis, sēž Astrīd, pasties. Nu jā, un vienot sakot, tā doma bija tā, ka gadu atpakaļ mēs pirmo reizi Anna un Regīna Svētās ģimenes mājā uzcepām pankūkas. Priekšdraudzes, jā. Un tā kā tur ir ideāli apstākļi, visu kaut ko var cept, vārīt un tā tālāk. Un tad lēnā garā tur sanāca tā, ka tās telpas mums palika pa mazu. Un pateicoties mūsu mīļotajam prāvestam, tātad mums ir iespēja Liepes zālē katru svētdienu pēc mises uzreiz nākt uz Agapi, un ja arī prāvests nepasaka pēc mises, kad ir Agapi, tad nāciet tik un tā, jo tagad jau viņš vairs nekur no mums nespruks, jo viņš ir sapratis, kad Agapi notiks jebkurā gadījumā, vienalga kurā vietā un jebkurā veidā, un Agapē būs tas, kas mums būs. Zaļā tēja tiek garantēta, un visi tiek aicināti, paskatīties, kas tas ir, un ja patīk, un tad var visādi piedalīties, un komunicēt, un iepazīties, un uzēst kaut ko garšīgu, un citus iepriecināt ar kādu garšīgu ēdienu. Jā, un ideāls gadījums īstenībā, kad mēs iepazināmies ar Rihardu Nēriku šeit, Alfas kursā, un mums jau bija brīnišķīgs koncerts, un prāvests bija... Šokā. Šokā, faktiski teiksim, šokā, jā, kad mums bija labākais koncerts, kāds baznīcā bija šogad noticis. Un tas bija Jākabas grupā, un milzīgs paldies cilvēkiem, kas ir gatavi dziedāt, spēlēt, griezt spinātus, tīrīt. Ines arī bija vienreiz atnākusi Pētersīļas griez, redzat, bija tik daudz Pētersīļas, ka viņa atkal nāks kādreiz. Jā. Es ļoti augsti vērtēju šo grupu, īpaši tāpēc, ka man saimniecis nav, es varu paēst pusdienas. Paldies! Jāzepam, es kā pēdējiem gribu dot Īstenībā, ārkārtīgi svarīgi, protams, ir Svētā Marija Magdalēna, Dievs tas kungs, Jēzus un mūsu prāvests. Bet mums ir arī ļoti svarīgs cilvēks kā Edgars. Edgars pacel roku. Vienu, lūdzu. Tas ir viens no mūsu lielākajiem atbalstītājiem uzreiz pēc prāvesta. Un mums ir vēl 2 atbalstītāji, Ainārs un Andris. Un mums ir brīnišķīgi pannu, brīnišķīgs katls un visādi citāds foršas lietas. Tā kā viss nāciet. Līdz jau tas bija Paldies. Jā, man liekas, ka tas ir viens no tādiem veidiem, kā mēs patiešām šo kopību veidojam, jo tas, ko Jāzeps sacīja pie galda. Man liekas, tur pulcējoties pie galda, tā ir tā pirmā baznīca, kur cilvēku nešķirojot atnāk sadraudzībā. Un gribās novēlēt, lai tā nav tikai vienīgā vieta tur, bet arī es domāju, ka mēs bieži varam sanākt, daloties priekos, pateicībā. Bet es gribu dot vārdu Jāzepam. Arī Jāzeps katru piekdienu vada grupiņu šeit un arī svētdienās iziet evanģelizēt. Un mēs gribētu pievērst lielāku uzmanību, jo pēc tādas formācijas, ko mēs saņēmām, mēs nevaram palikt vienaldzīgi. Un es gribu, lai Jāzep pasaka, kas jādara, kur jāiet. Voilà. Vous savez, Jésus, comment est-ce qu'il fait l'église, lui? Kā Jēzus veidoja baznīcu? Kāda bija viņa metode? Tout simple. Il appelle. Ļoti vienkārši. Viņš pasauca,
rassemble autour de lui, autour de la table, Viņš sapulcina visus ap galdu, et il envoie. pabaroja un sūtīja. Ce qui manque dans notre église, c'est un peu ceux qui sont envoyés. Un īstenībā tā, kas trūkst mūsu baznīcā, tie, kas tiek sūtīti. Et nous sommes un petit groupe. Un mēs esam šeit maza grupiņa, paceliet rokas, kas Quand ir vous šeit. sortez de cette porte en face, Kad jūs izējat pa šīm durvīm, ir tikai vienīgās durvis jums pretī. c'est là où j'habite. Un es tur Et en dzīvoju, même temps, c'est un lieu d'accueil. bet tā nav tikai mana dzīves vieta, tā ir vieta, kur es uzņemu, pieņemu cilvēkus. C'est trop grand pour moi. Tā ir Donc, pārāk liela telpa priekš manis, un es labprāt dalos ar visiem. et là, on aime bien manger ensemble, Un mums tur prier patīk ensemble, lūgties, partager ēst ensemble. kopā. Et alors, le dimanche, ceux qui veulent vont dans la rue, Un svētdien tie, kas vēlas, mēs izējam ielās, lai deux evaņģelizētu. par deux. Mēs esam divatā, kad pārī vienmēr to darām divatā. Et c'est facile comme tout. Un ticiet man, tas ir ļoti vienkārši būt pārī un iet un uzrunāt cilvēkus. Pour les sectes, c'est difficile, mais pour nous, les catholiques, c'est très facile. Ziniet, priekš sektantiem tas varbūt ir grūti, sektā esot, bet priekš mums katoļiem tas ir vienkārši, viegli un Quand patīkami. ils sommes catholiques, ah, bon, ça Un va. mēs pasakām katoļi, un visi saka, jā, mēs zinām. Et donc, voilà, les gens, on revient toujours enthousiastes. Un ticiet man, vienmēr cilvēki no tādas misijas atgriežas kā entuziasti, pilni prieka. Il y a une personne parmi nous, c'est Ilse. Ilze šeit ir mūsu vidū, paceliet roku. On montre un peu. Jā. Donc, elle fait partie du groupe. Viņa ir daļa no šīs grupas mūsu. Et donc, vraiment, chaque fois qu'on revient, j'ai jamais vu des visages tristes. Un ticiet, es nevienu reizi neesmu redzējis noskumušas sejas, kad mēs atgriežamies tātad svētdien no šīm misijām, no tās pastaigas pa ielām, kur mēs satiekam cilvēkus. Bet tad, lai satiktu cilvēkus katru piekdienu, Et le vendredi, vous voyez, mēs satiekamies, lai būtu n'ayez grupā. pas peur, on n'essaye pas de récupérer, n'essaye pas de vous Ticiet man, nevienu mēs nemanipulējam, nevienu nepiespiežam, cilvēks ir brīvs. Pilnīgi brīvi Il mēs y en to a qui darām. viennent chez nous, qui ne vont jamais Ir daži tādi, kas nāk pie mums, lūdzās, draudzēs, bet nekad neiet uz Et ielas. on ne pousse jamais, on dit Un jamais. mēs nevienam negrūstam un sakam, Jamais, vajag jamais. tev to On pamēģināt. respecte chaque personne. Mēs respektējam katru cilvēku. Et alors, les gens, j'ai entendu, maintenant pendant la récollection, les gens, il y a une personne qui vient chez nous régulièrement, dit, c'est là où j'ai vécu le plus grand amour. Voilà. Un kāds rekolekcijās tikko pateica mums, ziniet, es tieši šajā grupiņā piedzīvoju vislielāko mīlestību manā dzīvē. Voilà. Donc, Esiet c'est de 6 à 8. lūgti mīļi, un tas ir piekdienās tātad no 6 vakarā līdz 8. Ça n'oblige à rien. Tas nevienu nesasaista. Parce que vous voyez ici, maintenant le cours alpha c'est fini pour les petits groupes. Jūs redziet, tagad zinām vērā tā, nu, alfas kurs beidzās, grupiņas jau ir tā kā ir brīvas, Et où allez-vous? un kur jūs dosieties C'est tālāk? dommage d'arrêter. Īstenībā žēl, ka jūs tā nevariet turpināt. Vous êtes tous devenus des amis. Jūs visi esat kļuvuši draugi savā starpā. Venez, continuez votre amitié. Un tāpēc, ja gribat to draudzību turpināt, nākiet pie Jāzep. Venez vous aimer les Ziniet, uns les Bībelē autres. tādi vārdi, ejiet pie Jāzep, ejiet pie Jāzep. Paldies, Jāzep. Bienvenue. Es gribu pateikt vēl paldies tiem, kas šeit lasīja lekcijas. Ir tādi, kas lasīja Rudīte. Nākiet šeit, apsveicu jūs. Paldies. Kopā ar Anitu arī pateikt paldies par šīs grupiņas vadīšanu. Pateikties vadītājiem. Mēs jau ļoti kooperatīvi pārējām. Es gribēju tagad, lai priekšā iznāk grupiņu vadītāji un līdzatbildīgi. Mēs arī gribam viņiem pateikties, jo viņiem papildus bija darbs, viņi iesaistījās, uzdrošinājās, uz atnākiet visi, var Ojārs nofiksēt, nofotografēt, un es arī gribu jums pateikties arī ar šo jauno grāmatu, kas ir ļoti laba, kas tikko iznākusi lūk un saņemt dziedināšanu. Tā kā jūs strādājat grupās, es gribu, lai visi jūs redz, kā draudzes locekļus, un arī gribēju jums iedot otru grāmatu, kas jums ļaus labāk iepazīt mūsu draudzi. Tā ir bīskapa Sakula, jā, protams, vēstures grāmata, kas runā par mūsu draudzi, ticība un baznīca. Tātad sirsnīgs paldies, aplausi visiem!
Tad neiet projām. Paldies jums. Paldies. Paldies par kalpošanu. Jā, varēja bildēt. Esam bildēt. Visiem iedod. Pagaidām bildēt. Katrai grupai ir kāda īpaša atpazīšanās zīme. Jūs ziniet, ja, un šai alfai šāda būs, ko jūs katrs saņemsiet. Un tā kā Jāzeps daudz runāja par svēto garu, un svētais gars ir tas, kas ļauj piedzīvot Dieva mīlestību. Svētais gars ir veido baznīcu, veido Kristus miesu. Tad pirms nedēļas biju Romā, un tur svētais tēvs sveitīja šādus mazus balodīšus, ko jūs jau esat piespraust, kā redzam uz zīmi. Tad es gribētu katram no jums dot kopā arī ar diplomu un arī lūkšanas instrumentu. Man patīk, kā šodien bērni, kas gāja pirmo reizi pie svētās komunijas, bija tā rožkoni rokā paņēmuši un to darīja tik tā dedzīgi, ka tas ļoti daudz aizkustināja. Nebaidīsimies lūgt rožu kroni, darīt arī to publiski, paņemt rokās, jo Svētie sakat, ka īstenībā tā ir tāda žēlastības krelle, kas mūs vieno ar Kristu, jo tā mēs pārdomājam Kristus evaņģēliju. Un tagad es došu vārdu atbildīgiem, kas sauks priekšā grupiņu. Tad es ātri grupiņu apsveiksim, izdalīsim dāvanas un pateiksimies katram no jums. Sāksim ar vistuvāk mums esošo balto grupiņu. Jā, grupiņa atspēkā. Aicinām uz priekšu. Šeit nākiet, jā? Nākieties priekšā, lai jūs arī piefiksējāt elektroniskajos. Diplomus izdaliet, jā, kas ir atbildīgi. Tā, pirmais mums ir pats Ārnis. Bet Nārtis varbūt visiem izdalās Un sadēļ. Ārnis tālāk. Izdalīs sadēļ. Un pie galvas. Jūs pie galvas izdalīsiet, jā? Tad būs pagādi. Aplausus pagaidiet fotogrāfiju grupiņam. Laimīgo seju, laimīgo seju. Paldies. Paldies jums. Paldies jums grupiņai. Drošonīšus, jā? Nākošā grupiņa. Nu. Nākamā ir oranžā grupiņa, lūdzu. Ja, tev ir tāds arī, ka Ir laimīgo seju. Jā. Paldies. Jā, paldies. Aplausīt. Nākamā zaļā grupiņa nāciet. Paldies.
Lūdzu, Jāni. Nostājieties uz vienu bildi. Jāzep, nāc parīt. Bildi rakstīšu. Jāzep, Bildi. jā. Jūs tur nostājieties tā, lai jūs redzat. Paņem Jāzep tuvāk. Jozef, šups. Nu, jā. Laimīgo seju. Jā, skatāmies šurp. Jā, laimīgo seju. Jāni, laimīgo seju. Jā. Jā. Labi, paldies. Labi, paldies. Skrienam aplausi. Nāksim bildies. Lūdzu, iestāvēs. Tad jūs jānāk. Lūdzu. Vēl bija kāds, kas nav? Tev 3. Man 3. Paldies. Man 3. Skaists. Labi. Jā, Jāzep, nāc. Jāzep. Jā. Aplausi brīnišķīgai jaunai grupā. Labi, paldies. Mūsu visdaudzskaitlīgākā grupiņa, rozā grupiņa nācija lūgt. Lūdzu. Cik jūs daudz lūdzu, spēs nedaļos. Lūdzu, kaut kā 2 iedevās. Lūdzu. Nāciet. Jā, visi. O jā, skur. Visi. O jā. Bildi. Tā kalpošana. Jā, ir? Jā. Nākat jūs arī? Jozef, mazīt. Jozef un Priesteri. Jā. Labi. Jā, labi. Laimīgo seju. Paldies. Aplausis ražinātāji grupā. Lūdzu. Ļoti piestāvēs, pilnīgi jūtu, jums jau tur ir valodi. Kur viņi ir sveitīti? Viņi ir Romā, no Romas. Lūdzu. Nāciet. Nāciet, visi šeit. Ja? Nāciet. Jā, es esmu jau šeit. Jāzeps ir? Jāzeps ir. Jā, vienot Jāzepam nosaukt. Bišķīt panākt. Jā, očirā labi, jā. Jā, labi. Laimīgo seju, jā. Jā. Edgar arī laimīgo seju, jā. Paldies. Paldies, aplausiem. Lūdzu. Bildē mūs, bildē. Iedev, Jāni.
Lūdzu, Ir visi? Ir visi? Vladislava? Jā. Jāni bišķiņ sāni. Labi, laimīgo seju. Kuku jāskatās šeit. Mīļie. Šeit, jā? Jā. Kur neredz? Jā. Speciālists. Paldies. Labi, paldies, aplausi. Čau. Milzīgs paldies Žozefam. Ejiet pie Jāzepa. Bibliski. Jā, un priesterim arī liels paldies. No skatuves, bildīt nākite. No skatuves uz Alfu, jā? Alfu Magdalēnai, ar Greimu, jā? Jāzef, visi saprata vārds, jā. Paldies. Paldies. Tātad nākošā svētdienā pēc vakara dievkalpojuma, tie, kas ir ieinteresēti un pirmkārt grupiņu vadītāji, mēs gribam satikties. Vēl ļoti skaista iniciatīva, kas ir dzimusi pēc TZ tikšanās. Katru pirmdienu vakarā pirms mises no 6 līdz 7 ir TZ lūkšanas. Uz tā var atnākt jebkurš. Tāds, kas varbūt vēl netic, bet kas vēlas dziedāt, būt klusumā, dzirdēt Dieva vārdu. Tas ir ne tikai ekumeniski, dažādās valodās. Ļoti skaista stunda. Ja cilvēki ir uzrunāti, viņi var pēc tam palikt uz svēto misiju. Un nākošā sestdienā mums ir dārgi viesi no Baltkrievijas, grieķu katoļu rita koris. Vairāk kārt jaunieši, kas brauc speciāli, lai dziedātu un pagodinātu godājumo Bolislavu Sloskānu, kurš savā laikā kalpoja pie mums, kas bija Minskas un Mogiļevas bīskaps. Būdams latvietis, tātad tur viņš tika iecelts, un viņi brauc tā kā svētceļojumā, lai iepazītu tās vietas, kur šis godāmais bīskaps dzīvoja, dziedātu mums, apmeklētu mūs, būtu ģimenes mājā, katoļu ģimnāzijā, jo tas ir viņu bīskaps, bet viņš bija tātad latvietis, kas pavadīja vairāk kā 8 gadus izsūtījumā dažādās trimdas vietās, un arī mūsu draudze ir cieši saistīta ar viņu. Mums ir arī dažas viņa personīgās lietas šeit Svētās ģimenes mājā muzejā. Tātad šis koncerts būs nākošā sestdienā pēc vakara dievkalpojuma grieķu katoļu dziedājumu. Vēl? Kas zina, dzied skaļāk. Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tēvs un Dēls
un svētais gars. Amen. Slavēsim kungu. Pateicība Dievam. Dievkalpojums pēc